Labrīt, šorīt valsts lielākajā daļā debesis ir apmākušās, daudz viet arī dūma, ka turklāt Kurzemes vidienē arī sabiezējusi migla, un tur redzamība pasliktinājusies līdz 400 metriem. Par braukšanas apstākļiem tad šorīt atsevišķi ceļa posmi ir slideni, galvenokārt Rīgas apkaimē, tāpat arī vietām Kurzemē. Daudz viet tie ir mitri, sliktāka situācija ir uz mazākas nozīmes autoceļiem, tāpat arī uz reģionālajiem ceļiem. Gaisa temperatūra valsts austrumos -1, -4 grādi, citviet valstī līdz +1, +3 grādiem. Diena ir gaidām lielākoties apmākusies, daudz viet arī nokrišņi, galvenokārt smidzinošs lietus, taču valsts austrumos brīžiem lietum pievienosies arī slapjš sniegs, tāpat iespējama arī atkala. Gan šobrīd, gan arī dienā saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un dienā gaisa temperatūra Kurzemē līdz +3, +4 grādiem, valsts centrālajā daļā +2, +3, valsts austrumos gaisa temperatūra no +1 līdz +4 grādiem. Rīgā rīts ir apmācies, dūmakains un arī dienā saglabāsies apmācies laiks un ik pa laikam arī līs. Šobrīd Rīgā +1, dienā līdz +2, +3 grādiem. Un par to, kādi laikapstākļi šodien ir gaidāmi citviet Eiropā. Tad Balkānu reģionā, tāpat arī Itālijā šodien ir gaidāms vējains laiks un tur nokrišņi būs visai daudz. Atēnās gaisa temperatūra šodien sasniegs +14 grādus, Romā gaisa temperatūra arī +12, +14 grādu robežās. Tur gan brīžiem debesis skaidrosies, tomēr arī ir ik pa brīdim gaidāms arī lietus. Lisabonā +14, Madridē līdz +12 grādiem, arī tur brīžiem ik pa laikam līs. Londonā nokrišņi šodien nav gaidāmi un tur gaisa temperatūra līdz +7, +9 grādiem. Berlīnē diena apmākusies, lietaina +6, +7 grādi, Viļņā līdz +5 grādiem, Helsinkos un Tallinā šodien dienas gaitā gaisa temperatūra +2, +3 grādu robežās. Debesis lielākoties būs apmākušās un ir gaidāmi nokrišņi, gan lietus, gan slapjš sniegs. Pareizais laiks 7:35.